Sandis Birģelis līdz pat šīs nedēļas otrdienai dzīvoja Brīvzemnieku pagasta Puikulē. Tas ir apmēram 100 km no Rīgas. Viņam ir 32 gadi, un pats viņš sevi atzīst par Latvijas patriotu. Lai cik grūti laiki, tomēr kopā ar ģimeni viņi bija apņēmušies dzimto vietu neatstāt, kaut arī daudz no šejienes ir aizbraukuši. Es teicu, mēs patrioti, mēs dzīvosim šeit, bet vienkārši ir tagad jau tik tālu, kad... Skolā, kur mācījies, kādreiz bijuši 130 skolēni, tagad tikai ap 50. No viņa paša klases palicis tikai viens klases biedrs. Oficiāli pagastā reģistrēti 1092 iedzīvotāji, agrāk bijis vismaz par trešdaļu vairāk. Gan arī katrā dzīvoklī pa kādam aizbraucējam. Viņa bērnībā lielais pagāms bijis pilns ar bērniem. Tagad paša puikām vairs nesot pat pāris vienaudži, ar ko smilšu kastē paspēlēties. Tagad jau tuvāk ir tas naktas laiks, kad jābrauc prom, sāp sirds, ritīgi sāp, kad ir tev. Būtībā, kā saka, no mājām tev jābrauc prom un dzimtām mājām. Sanda sieva Kristīna jau pirms 7 mēnešiem devusies prom uz Vāciju, jo pirmā tur ir dabūjusi darbu. Māmas prombūtni smagi pārdzīvo 4-gadīgais Dāvis, kuram tagad šķiet, ka arī tētis var pazust uz neatgriešanos. Viņš vakarā gulēt neiet. Māma saka, viņš gulēt neiet, tētis, gaida tētis. Jo ir viņa mamma, tagad mamma nav, viņš tagad tā vaktē. Jaunākais pusotrgadīgais Lauris bez māmas ir iemācījies staigāt un arī runāt pirmos vārdus, bet katru atnācēju viņš sagaida, cerot, ka tā beidzot būs māma. Brālītis ir tava, ne? Brāļukiņš arī tavs. Malacis. Mazie kurkuleši tādi. Mazie puisīši. Pēdējā laikā viņi visi dzīvoja pie vecmāmiņas. Nekad neesot domājuši, ka nonāks tādā trūkumā, lai arī gan paši, gan vecāki cīnījušies, kā vien mācētam labāk iekārtot savu dzīvi. Mēs likām māju jūt, mēs samaksājām 400. Gājām mežā, lasījām ogas un pārdevām, lai mēs nopelnītos 400. Kaut ko vispār? Es tagad arī pusotru mēnesi bija privātām kartupeļus pārlasī un uz kombainu bija un tā tepat dzīvo. Sandis ir galdnieks. Viņam bija labs darbs Siguldā, bet firma tur bankrotēja. Viņš dabūja darbu citā mēbeļu ražotnē. Sākumā sanācis ap 400 latiem mēnesī. Iztikuši ļoti labi, bet vēlāk īpašnieks pateicis, ka nevarēs maksāt vairāk par 20 latiem nedēļā. Ar tiem vairs nevarēja sekt pat ceļa izdevumus uz 30 km attālo darba vietu. Kvalifikācija ļautu Sandim dabūt darbu arī Rīgā, bet puikām tur bērnu dārzā netikt. Īres maksa ir ļoti liela, pārtika dārga, un viņš izrēķinājis, ka viens nespētu ģimeni uzturēt. Sandis nav vairījies arī no jebkāda cita smaga darba, arī par mežstrādnieku, bet vietas nebijis, un tā viņi palikuši tikai ar bērnu pabalstiem. Mēnesī bijis jāiztiek ar 38 latiem. Nācies domāt, kā aizbraukt uz Aloju pēc tās augtās nabagu pakas putrājumiem. Visgrūtākais ir tad, kad bērns atnāk un prasa, tēt, es gribu ēst, un man viņam nav tīri fizisko iedot. Un tad tas ir visgrūtākais. Ja es būtu viens pats, nebūtu sieva, bērni, tad vēl kaut kā varētu dzīvot. Būtībā tā ir, kā es arī ar māsītes runāju, būtībā agrāk, tā kā man vecmāma saka, būtībā viņas agrāk izved uz to Sibīrijā, būtībā tagad tev liek labprātīgi aizbraukt. Jo tev nav izējas, tu ēst gribi, tev ir jākramē savus koferītes un brauc un dzīvo. Negribās jau braukt, bet neko darīt, tāda dzīve.
Izmisumā sieva caur radiem beidzot sameklējusi darba vietu Vācijā, veļas mazgātavā. Viņa aizbraukusi sākumā domāts, ka tikai īslaicīgi. Vēl kādu laiku cerējuši, ka būs kādas pozitīvas pārmaiņas un ka varēs palikt tomēr tepat Latvijā. Sieva pirmoreiz aizbrauc uz Vāciju, atbrauc atpakaļ un sociālais darbinieks var pajautāt, vai tur atpakaļ nebrauks uz Vācijas, ja viņa vienreiz jau atstāja 6 mēneši. Viņai sirds sāpēja, viņa atnāca mājās un raudāja. Es saku, kas ir? Viņa saka, es uz to pagastu neiešu vairāk. Jā. Neko neprasīšu. Jā, lūdzu palīdzību. Ja tu vari mātei pateikt, ja, atstāj savu bērnu un brauc pelnīt uz ārzemēm. Nevajag jau uzreiz varbūt palīdzību, tāpat kā man. Tev būtībā nav ko izrunāties. Jo es, piemēram, aiziešu uz pagastu, ko tu te atnāc, ko tu te lūdzies. Bet man varbūt tikai izrunāties ritīgi vajadzētu un tā. Smagi pieņemtais lēmums pārcelties uz Vāciju nu jau ir gandrīz īstenojies. Sandim un viņa mammai, kura brauks līdzi vismaz pirmajā laikā pieskatīt bērnus, tas ir gandrīz kā lēciens bezdibenī. Neviens no viņiem nekad mūžā nav bijis ārpus Latvijas, pat ne ekskursijā Lietuvā vai Igaunijā. Somās ļoti gribētos paņemt kaut ko līdzi no Latvijas, piemēram, vietējā veikalā iecienītāko lauku maizi, arī auzu pārslas, ko saņēmuši no pakām, un, protams, arī no paša dārza pagrabā sagādātos krājumus. Skābenes jāņem līdzi un mazie marinētie gurķieši. Būtībā jau daudz ko grib paņemt līdzi, bet viss nevar. Ja varētu, tā jau viss paņemt. Iespējams, ka Sandis un viņa ģimene varētu nebraukt prom, ja tiktu iedarbināts kāds no ekspertu un politiķu sen apspriestajiem atbalsta veidiem. Piemēram, Labklājības ministrijas plāns maksāt par pārcelšanos uz dzīvi kādā citā Latvijas vietā, kur ir darbs. Lūk, tieši šādām ģimenēm un šādām situācijām mēs esam nākuši klajā ar piedāvājumu ieviest atbalsta programmu Darbs Latvijā, kas tieši šādās situācijās cilvēkiem pabalstu vietā sniegtu ļoti mērķētu atbalstu transporta kompensācijai. Līdz ar to katra cilvēka izvēle beigās būs vai meklēt citu pašvaldību, kur ir darbs, no kura viņš var savus mazos bērnus, kas es pieļauju, ir ar pilnu atbildību un apziņu radīti, nevis negadījumu pēc piedzimuši, ka mēs palīdzēsim cilvēkiem brīdī, kad iespējams ir jāmaina dzīves vieta. Taču solītā programma varētu sākt darboties tikai gada beigās. Sanda ģimenei tas jau ir par vēlu. Prombraukšanas biļetes nopirktas, naudu ceļam sieva sapelnījusi Vācijā, kur saņem 800 eiro mēnesī. No tiem par 600 eiro Karlsruhes pilsētā viņa īrēs dzīvokli. Par katru bērnu saņems 180 eiro lielo Vācijas noteikto pabalstu. Kopā dzīvošanai viņiem būs 560 eiro, kas ir milzīga summa pieticīgajām vajadzībām. Pēc tam no Latvijas iecerēto politisko piedāvājumu klāsta uz viņiem varētu jau attiekties ekonomikas ministra Daniela Pavļuta solītā programma reemigrantiem, bet arī tā vēl tikai top. Ekonomikas ministrs prognozē, ka par to, kā vismaz daļu aizbraucēju varētu dabūt šurp atpakaļ uz Latviju, priekšlikumi būšot gatavi ap Ziemassvētkiem. Sandis un viņa ģimene Ziemassvētkus jau sagaidīs Vācijā. Tas būs arī laiks, kad viņi pirmo mēnešu iespaidus varēs salīdzināt ar dzīvi šeit Latvijā un jau no robežas otras puses spriest, vai vispār kādreiz gribēs kļūt par ekonomikas ministrijas atgriešanās programmas klientiem. Še ķepa, še ķepa, tādām vēl. Gan jau redzēsimies. Čau! Gan jau es aizbraukšu pie jums ciemos. Visu gaišu. Labi, mīļas.
Nu, tad es iešu projām, ja? Labi, nu, čau. Gan jau vēl tiksimies. Nu, nerauti, citādi es ar sakšu viņā. Labi. Lai veicās visiem. Oficiālie dati, kas ir ļoti nepilnīgi, jo ne visi par savu aizbraukšanu paziņo, tomēr uzrāda skaidru tendenci, ka ekonomisko trimdinieku skaits pieaug. Piemēram, 2010. gada 1. janvārī bija ziņas par 49,691 aizbraucēju, pēc gada par 57,605, bet šā gada sākumā jau par 72,292. Tagad šis skaitlis ir sasniedzis jau 81,815, kas liecina, ka daudziem mūsu līdzpilsoņiem krīze nebūtu vēl nav beigusies.